Man patīk uzacu laineri. Kāpēc man viņa patīk? Tāpēc, ka uzacu laineris dod iespēju uzzīmēt konkrētu matiņu, konkrētā vietā, tur, kur viņš ir, jeb tur, kur es vēlos pamainīt formu. Ja? Tātad es varu pamainīt vizuālo izskatu. Protams, ar uzacu laineri ir jāpaņemās. Uzzīmēt ar roku, turot gaisā, ir sarežģīti, tāpēc mans ieteikums ir atbalsti. Atbalsti roku pret virsmu, pret galdu vai pret otras rokas ēlkoni, ja tu neturi spoguli, kā man šobrīd ir apakšā spogulis, jo es kamerā, nezinu, laikam neredzu īsti vairs. Un šī problēma ar neredzēšanu meitenes ir ļoti, ļoti sarežģīta un aktuāla. Man ir vesels, nezinu, epopeja kreņķis, atrast savas ideālās brilles. It kā viņas man ir ļoti labas, bet problēma ir tajā, kad man vajag super tuvu redzēt detaļas, un tāpat laikā uzreiz jāpaskatās tālumā un jāredz spogulī, simetrija un vispārējais. Un ja man ir brilles tuvu, man viņas jāņem nost, un tad jāliek apakaļ. Un tas ir, teiksim, laikietilpīgi un tiešām sarežģīti. Es biju iedomājusies, ka tas viss ir daudz vienkāršāk nekā ir īstenībā. Tātad iezīmējam konkrēti ar laineri uzacu matiņus. Ja, un kas ir forši? Tad, kad tu esi uzzīmējis ar laineri, ļauj viņam nokaust, ļauj lainerim nokaust, un tad tu vari izķemmēt lieko krāsu vai intensitāti, kas būs palikusi. Runājot, ja tu izmanto laineri, ņem vērā, sākums vienmēr būs intensīvāks, tumšāks, jo laineris ir slapšs, tad, kad viņš nokaltīs, tad tavs uzraksts iegļūs maigāku, estētiskāku vizuālu izskatu, tāpēc nemēģini ķemmēt uzreiz, pagaidi, lai